Moderno tehnoloģiju laikmets ir pārveidojis mūsu dzīvi pilnībā. Tā kļūsi gan ērtāka, gan arī savā ziņā kaitīgāka, jo mūsu dzīvē arvien vairāk sāk iezakties mazkustība, kas gadiem ejot kalpo par iemeslu dažādām kaitēm, kuras diagnosticēt mēs vairs varam ar tām pašām modernajām tehnoloģijām. Un te, varētu teikt, visi ceļi vēd uz Gunta Kareļa neiroklīniku, kas izveidota 2013. gadā kā ārstu privātprakse, lai konsultētu un ārstētu pacientus ar neiroloģiskām slimībām. Šobrīd klīnikā pieejamas pacientu konsultācijas pie neirologa, neiroķirurga, flebologa, kardiologa pakalpojumi, tiek veikta arī neirogrāfija un elektromiogrāfija. Neirogrāfijas laikā mēra motoro un sensoro nervu impulsa vadīšanas ātrumu. Tiek izmantoti specifiski elektrodi, kurus novieto uz ādas. Noteiktā attālumā no elektrodiem ar stimulātoru palīdzību stimulē nervu un pēc tam mēra laiku un attālumu, kuru veids impulss starp stimulācijas un reģistrējošiem elektrodiem. Papildus neirogrāfijas izmeklējumam iespējams veikt arī elektromiogrāfiju. Elektromiogrāfija ir diagnostiska procedūra nervu un muskuļu veselības novērtēšanai. Tāpat klīnikā tiek veikta elektroencefalogrāfija, galvas un kakla asinsvadu dupleks doplerogrāfija, perifērā nervu ultrasonogrāfija. Galvas un kakla asinsvadu ultrasonogrāfija īpaši būtu ieteicama pacientiem ar ģenētisku noslieci uz kardiovaskulārām saslimšanām, tātad uz insūtu, uz infarktiem, uz perifēro artēriju slimībām, arī ir bijuši vecākiem vai vecākiem šāda rakstura saslimšanas. Ja pacientiem ir bijušas autoavārijas, pēkšņi sāpes kakla daļā, ja pacientiem ir augsts asinsspiediens, cukura līmenis, holesterīns, kakla un galvas asinsvads, ir iespējams mūsdienās izmeklēt ar ultrasonogrāfijas metodi. Šī metode nav invazīva, tātad netiek ievadīts kontrastvielas, tai nav nekādas kontraindikācijas, to drīkst izmeklēt gan grūtnieces, gan ar šo metodu var izmeklēt arī bērnus, kā arī šo izmeklējumu drīkst veikt pacientiem ar nieru gala stadiju, tātad ar izmainītiem nieru rādītājiem. Ar šīs mūsdienīgās skrīninga metodas palīdzību ir iespējams izvērtēt to asinsvadu stāvokli, kas nodrošina asins apgādi galvas smadzenēm. Tādējādi iespējams atklāt gan iedzimtus asinsvadu attīstības variantus, gan dzīves laikā iegūtus galvas un kakla asinsvadu bojājumus, to cēloņus, līmeņus un pakāpes un saulaicīgi novērst smadzeņu infarkta draudus. Starp klīnikas jaunumiem noteikti jāpiemina tas, ka šeit pirmo reizi Latvijā ir iespējams saņemt augsti kvalificētu speciālistu konsultāciju specializētā reiboņa kabinetā. Diagnostika tiek veikta izmantojot mūsdienīgu aparatūru, audiometru, timpanometru, kā arī pielietojot Baltijā vienīgo galvas impulsa testa veikšanas ierīci. Reibonis tā ir iluzoru kustības sajūta, ka cilvēks kustās telpā apkārt ap viņu. Telpa kustas, bet reāli šīs kustības nav, tāda maldīga uztvere. Cilvēki ļoti bieži neprot raksturot, kas viņus traucē, un reiboņiem ir divi veidi. Vai nu viens ir, kā cilvēks saka, griešanās karuselī, kustības sajūta, ka apkārt telpu griežas vai griežas pats slimnieks telpā. Un otra veida ir nestabilitātes sajūta. To, kad liekas, ka zeme šūpojas zem kājām, ka tāda šūpošanās, viļņošanās sajūta. Var raksturot arī dažkārt kā tuvojoša ģīboņa sajūtu. Agrāk domāju, ka tas ir tāds ļoti nopietnas slimības simptoms, ja pārsvarā nezināšanas pēc. Tad šobrīd jau ir gan tehnoloģiskās iespējas, gan arī cilvēku zināšanas tādā līmenī, kas spēj tomēr diferencēt, kas ir par iemeslu šiem reiboņiem. Un arī attiecīgi no tā ir atkarīga arī vairāk specifiska ārstēšana. Ja jebkuras lietas, kas ir neārstētas, viņas var palikt ar sekām. Ja cilvēkam šīs lietas var mocīt visu dzīvi, ja teiksim, mēs kādreiz varbūt arī nevaram palīdzēt, tad mēs varam uzlabot dzīves kvalitāti. Šajā klīnikā strādā arī pirmās lēkmes kabinets. Šis kabinets paredzēts, lai konsultētu cilvēkus ar pirmreizēju bezsamaņas lēkmi vai ģīboni, kā arī iespējamām pirmajām epilepsijas pazīmēm, lai kvalificēti precizētu diagnozi un nodrošinātu mūsdienīgu ārstēšanu un aprūpi. Gunta Kareļa klīnikā visi ārsti strādā komandā. Līdz ar to sarežģītos gadījumos pacientam diagnozes noteikšana ir kopējs darbs, kurā, ja ir nepieciešams, tiek iesaistīti arī speciālisti no ārzemēm. Klīnikā jums nebūs jāgaida garās rindās, un katra pacienta situācija tiks izanalizēta un izvērtēta. Sīkāku informāciju par sniegtiem pakalpojumiem varat sameklēt Gunta Kareļa neiroklīnikas mājaslapā, kurā bez klīnikas informācijas pieejami arī labi padomi un vingrinājumi profilaksei.
Neskatoties to, ka jau esam pavasara noskaņās, nedrīkstam aizmirst par savu veselību, tā skaitā par gripas profilaksi. Gripas radītu komplikāciju dēļ šo sezonu miris jau otrais cilvēks, 43 gadus veca sieviete. Visi šie notikumi liecina tikai par to, ka gripas ārstēšanā stingri ir jāievēro visi ārsta norādījumi. Jābūt uzmanīgiem, protams, tiem cilvēkiem, kuriem ir hroniskas slimības, sirds asinsvadu plaušu, cukurdiabēts, endokrīnās sistēmas slimības, aptaukošanās, hroniskas nieru un akunu slimības bērniem līdz 2 gadu vecumam, kā arī cilvēkiem, kas ir vecāki par 65 gadiem. Ir arī profesionālais risks, tie ir mediķi, un ir viens īpašs risks, tās ir grūtnieces, kurām grūtniecība iekrīt potenciālā gripas epidēmijas laikā. Šie cilvēki var saslimt ar ļoti smagu gripu. Neatkarīgi no tā, kāds ir gripas vīrus, gripas klīnika nekad nemainās. Gripa sāks ļoti akūti, ar augstu temperatūru līdz pat 40 grādiem, stiprām galvas sāpēm, īpaši pieres daļā, acu ābolos. Dažos gadījumos pat ir tāda aina, kas ir līdzīga meningītam, nelaba dūša, vēmšana, un sekojoši otrā dienā pievienojās savs rejošs kleps. Parasti ir arī lauzošs sajūta locekļos, ja ir izteikts nespēks, ātra sirdsdarbība, ja parādās asins izplūdumi uz ādas vai acu ābolos un varbūt deguna asiņošana, tie ir ļoti nopietni simptomi, nekavējoties jāizsauc ātrā palīdzība, jo šādi pacienti būs jāārstē intensīvās terapijas nodaļā un izdosies pacientam palīdzēt. Pārējos gadījumos noteikti jāpaliek mājās un jāzvana savam ģimenes ārstam, jo gripas ārstēšanai izmanto specifiskus medikamentus, pretvīrusu medikamentus. Tie ir recepšu medikamenti un viņus izrakstīs ģimenes ārsts, bet kas ir svarīgi, sākt šos medikamentus lietot 1., vēlākais 2. slimības dienā. Lai nesaslimtu ar gripu, svarīga imunitātes stiprināšana, ievērojot veselīgu dzīvesveidu, lietojot pilnvērtīgu ar vitamīniem bagātu uzturu un uzņemot pietiekoši daudz šķidruma, kā arī ieturot regulāras ēdienreizes, ievērojot sabalansētu dienas režīmu, laiks darbam un laiks atpūtai, saņemot pilnvērtīgu miegu, regulāras fiziskās aktivitātes, uzturot iekšēju mieru un pozitīvas emocijas, kā arī svarīgas ir regulāras norūdīšanās procedūras un atpūta svaigā gaisā, lietojot dabīgos imunitātes stiprinātājus. Ik viens cilvēks vai tauta var labāk izprast un iepazīt otru tikai tad, ja viņam ir saglabājusies pārliecība, ka vieta, ģimene, tauta, cilvēki, kultūra, no kurienes viņš nāk, ir vērtība. Tikai tad viņā saglabāsies pašvērtība, pašapziņa un viņš spēj novērtēt citu tautu, valsti un cilvēkus. Televīzijas raidījuma cikls ļaus iepazīt interesantus dzīves stāstus cilvēkus, kas likteņgaitā nokļuvuši Latvijā. Aizvien biežāk mēs dzirdam svešvārdu voluntārietis, aizvien biežāk sastopam Latvijā jauniešus no visas pasaules, kas veic brīvprātīgo darbu. Tad mēs arī viņus sauksim latviski par brīvprātīgiem, jo tad visiem ir saprotama būtība. Arī biedrībai Patvērums droša māja ir vairāki draugi un sadarbības partneri. Viņu rīkotā pasākumā raidījuma attīstības kods filmēšanas komanda satika brīvprātīgo no Moldavas. Es esmu Diana Rotaru, es esmu no Moldaviete. Man ir 30 gadi, un es esmu brīvprātīgā no dienas centra Saurieši. Stopiņu novada dienas centrs Saurieši darbojas kopš 2004. gada. Dienas centrā tiek organizēti dažādi radošie pulciņi un darbnīcas, kā arī projekti iedzīvotāju izglītošanai. Stopiņu novada Sauriešu dienas centrs ir iesaistījies Eiropas Savienības neformālās izglītības programmā Jaunatne darbībā. Programmas mērķis ir attīstīt sadarbību jaunatnes jomā Eiropas Savienībā. Diana šeit ir uz gadu, bet pusgads jau aizskrējis nemanot. Un jāzīmē, ka tieši pateicoties biedrības Patvērums droša māja projektam, viņai ir iespēja apgūt latviešu valodu. Мы делали новогодний концерт, составили 40-минутный или часовой. Это была огромная работа. Дети тоже. У них тоже есть школьная программа. После школы приходили, мы репетировали. Потом 8 марта, потом мы вместе приготовили пиццу в Денос-центр, плаценты, молдавская народная традиция. Все вместе. И я когда пришла, думаешь, как они будут себя воспринимать.
Но потом день за днем видишь, что они ходят по Саурише, видят себя. Хай, Диана, как дела? Или звонят, что завтра будет, где у нас центры, что нам делать. Jāatzīst, ka saurietiešiem ir ļoti paveicies ar apmaiņas programmas brīvprātīgajiem. Viņi ne tikai iegūst jaunus un atraktīvus pedagogus, viņiem ir fantastiski iespēja iepazīt Moldovu no azartiski optimistiskās Diānas. Īpašos pasākumos iepazīties ar Moldovas tradīcijām, uzzināt, kā viņi sagaida martā pavasari ar martisoru sarkani baltajiem rokdarbiem. Ne tikai pagaršot, bet arī iemācīties pašiem pagatavot nacionālo ēdienu placinta. Mācīties gan rumāņu valodu, gan arī visas citas, ko Diāna pārvalda. Es runāju moldāviski, itāliski, angliski un spāniski valodās. Про латышский язык я могу сказать, что первый день, когда я прилетела уже здесь, это было почти ночь, слышала этот язык, думала, боже мой, как он звучит. Сперва понравилось очень сильно это слово «paldies». Paldies, я не могу. Я ходила по Сауришу, где на центре до дому, и повторяла «paldies, paldies». Потом могу рассказать вам такую историю. По четвергам и понедельникам занимаюсь волейболом в Вулбракской школе. И я хотела так выразить, сказать водителю спасибо, что я забыла и сказала «Лудзу». Он смотрит на меня, а я «Lūdzu». Priekš sauriešiem ir tāda odziņa vai tā rozīnīte, kas ievieš jaunas emocijas priekš gan bērniem, gan jauniešiem, kas atrodas šeit. Un arī līdz ar to, tā kā viņi ir caur Erasmus Plus programmu tagadējo, tad jaunieši arī sāk paši apsvērt domu aizbraukt uz citām valstīm kā brīvprātīgiem. Viņi arī ļoti daudz par savām tradīcijām stāsta, par savu kultūru un dažādus ēdienus gatavo kopā ar bērniem, tā ka tas viss ir ļoti, ļoti patīkami un interesanti. Mēs iemācījāmies taisīt visu kaut ko no papīra, origami, tad vēl mums bija Ziemassvētku luga, kuru viņa palīdzēja izdomāt. Vēl iemācīja daudzas dziesmas, mācīja itāļu valodu un daudz ko arī citu. Un vēl mūs Diāna iemācīja ļoti garšīgi gatavot. Jā. Mēs taisījām dienas centrā picas. Mēs uzzinājām par Diānas pilsētu jaunu un iemācījāmies itāļu valodu. Diāna ir tāda ļoti atklāta personība kā tāda, jo bērni līp pie viņas klāt. Viņa ļoti, ļoti aktīva ir un viņa ļoti labprātīgi uzņemās dažādus pienākumus pa virsu tiem, kas viņai, teiksim, ir jādara. Un viņa labprātīgi piedalās praktiski visās aktivitātēs, kas tiek īstenotas. Ar Diānu mums ir ļoti paveicies, ka viņa tiešām ir radoša, prot gan dejot, gan radoši darboties ar bērniem. Un pats galvenais, ka ir labs kontakts. Tā ka mums tiešām, un mums arī pašiem visiem kolēģiem ļoti labi sakrīt strādāt kopā. Man patīk Latvijā люди в первую очередь. И это очень хорошо, когда ты являешься в чужой стране, но не чувствуешь ни секунду чужой. Это очень интересно. И я хочу сказать, что те люди, которые меня окружают, они очень хорошие, очень добры ко мне. И я стараюсь быть, я и так есть, добра к ним. Diana, visforšākā! Es mīlu tevi, Latvijā! Pirms vairāk kā 20 gadiem dibinātā Mārtiņa fonda misija ir atbalstīt ikvienu bērnu, kas nonācis grūtībās saskaroties ar onkohematoloģiskajām saslimšanām un dažādiem fiziskās attīstības traucējumiem. Tuvojas vasara, nometņu laiks, un Mārtiņa fondam tas ir ļoti rosīgs laiks. Mārtiņa fonds tāpat kā agrāk strādās savās dūjās, gaidīs bērnus ar veselības problēmām un viņu vecākus. Kā arī Mārtiņa fonds ir uzsācis jaunu projektu sievietēm. Ik viens no mums dzīvojot šo dzīvi laiku pa laikam ir spiests sastapties ar grūtībām, pārbaudījumiem, šķēršļiem. Dažreiz tos pārvarēt vai novērst nav nepārāk grūti, ne sarežģīti, bet reizēm tie sajauc, izjauc un pat sagrauj ikdienu un dzīvi tik ļoti lielā mērā, ka vienam to visu izdzīvot nav iespējams. Vēl jau vairāk, ja visas grūtības, problēmas un šķēršļi ir ietverti un iekļauti vienā vārdā – veselība, slimība un tās radītas sekas emocionālās, psiholoģiskās un fiziskās.
Šādā brīdī bieži vien tiek uzdots viens vienīgs jautājums – kā dzīvot tālāk? Kā spēt sadzīvot ar to visu? Atbildes uz šiem un daudziem citiem apzinātiem un neapzinātiem jautājumiem spēs rast 60 sievietes ar veselības problēmām jaunajā Mārtiņa fonda rehabilitācijas un atjaunotnes programmā Šodien mana mīļākā diena. Programmā, kuras ietvaros caur iejūtīgām un rosinošām psihologa sarunām, rīta un vakara jogas nodarbībām, mākslas terapijas dažādajām norisēm, kroketa spēles un pirts aktivitātēm, vienkāršām un atjaunojošām pastaigām brīvajā dabā un gardajām maltītēm, ikviena sieviete spēs saņemt grūtā brīdī tik ļoti nepieciešamo sapratni, atbalstu un jaunu iespēju un resursu apzināšanos un ticību sev, citiem un dzīvei kā jaunai iespējai, bet ieguvēji būs daudzi, gan tuvie un mīļie, gan vispirms jau pašas sievietes. Mārtiņa fonda rehabilitācijas centrs kā vieta un telpa jau satur sevi daudz resursus, taču, lai spētu dāvināt šīm sievietēm brīnišķīgas, saulainas, sirds siltuma pilnas dienas, ir nepieciešami 5191 eiro. Plānots īstenot 4 nometnes, katru 4 dienas, katrā nometnē 15 dalībnieces. Tiešu labumu gūs 60 sievietes ar invaliditāti. Ziedot var ar fonda ziedot starpniecību vai patiešo Mārtiņa fonda kontā. Un vēl, ja jums pašai ir problēmas vai zināt kādu sievieti, kam ļoti būtu nepieciešams tādas patīkamas pārmaiņas, vēl ir iespēja pieteikties.